Labrīt, mīļā Saldas draudze. Priecājos jūs redzēt. Šodien mūsu garīgajās pārdomās mēs turpināsim tēmu par to, kā sagatavoties Kristus otrajai atnākšanai. Es domāju, ka mēs visi, cits vairāk, cits mazāk, sekojam līdzi arī notikumiem, kas norisinās pasaulē. Un jāsaka tā, ka katru dienu norisinās dažādi notikumi. Es šeit dažus no tiem attēliem arī uzliku. Turpinās arī karš Irākā, kur ir iesaistīta ne tikai Irāka, bet arī, varētu teikt, tādā pastarpināta arī visa pasaule seko līdzi un maksā nodevus par šo karu. Un tad pirms nedēļas pagājušais sabats Amerikā tiek izsludināts kā nacionālais ebreju sabats. Ne bībeliskais, bet ebreju tradicionālais sabats. Un ir gaidāms arī, kad būs arī kristiešu sabats kaut kad tuvā nākotnē. Un tad mēs redzam arī tādu zelta tēlu, un tiem, kas lasa Bībeli un pārdomā, ir arī asociācijas ar Daniela grāmatas 3. nodaļu, kur arī Nebukadnecers lika darināt zelta tēlu. Un tur ir arī citas paralēles. Šodien mēs pie šīm lietām nepieskarsimies, bet es izvēlējos šos attēlus arī tādu iemeslu dēļ, kad notikumi risinās ļoti strauji. Un arī Latvija kaut kādā mērā ir piesaistīta arī pasaules notikumiem. Un jūs droši vien esat pamanījuši, ka pēdējā laikā arī droni Latvijā ielidotā biežāk. Un pagājušā nedēļā, braucot automašīnā, es klausījos ziņas, un tur bija intervija ar mūsu premjeri. Viņa joprojām ir premjere, Evika Siliņa, kaut arī atkāpusies, viņa turpina arī pildīt pienākumus. Un viņa sacīja, ka gandrīz katru dienu Latvijā ielido droni, bet atbildīgās iestādes necenšas informēt visu Latviju par to, jo cilvēki pārdzīvo par to. Un pat ir laika posmi, kad katru dienu ielido viens vai vairāk droni, bet tiek apziņoti šie apgabali, kuros cilvēki dzīvo. Un man arī kāds cilvēks zvanīja tur no austrumu robežas puses un teica, ka viņš vairāk kā pusdienu pagrabā bija nosēdējis. Jo saņēma šo ziņu telefonā, kad ir ielidojuši vairāki droni un ir apdraudējums, un kad aicinājums tiek pārtraukta dzelzceļa satiksme, autobusu satiksme, skolās mācības tiek apturētas. Un cilvēki tiek aicināti uzturēties iekštelpās, kur vismaz ir 2 ārsienas, 2 sienas līdz ārpusei. Un viņš teica, manā mājā nav neviena tāda vieta. Un tad es devos uz pagrabu un sēdēju pagrabā un gaidīju atsaukumu, bet šis cilvēks nebija pamanījis, ka pagrabā nav uztveršanas zona. Un ka šis atsaukums jau bija pienācis pēc pāris stundām, bet viņš tur pavadīja dienas lielāko daļu pagrabā. Ir daudz tādu stāstu un notikumi, kas ietekmē arī cilvēku dzīves, un, protams, ka tas arī zināmā mērā dezorganizē mūsu plānus, mācības, pat eksāmeni tika pārtraukti skolās. Un līdz ar to šie notikumi pasaulē attīstās un risinās, un būtībā viņi pat šķiet reizēm haotiski, jo es kaut kur ziņu virsrakstus pārskatot, skatījos, kad Amerikas Savienotās valsts nesūtīs NATO kontingenta karavīrus uz Poliju. Viņi jau bija tā kā ceļā, tā kā ekipējums jau bija daļai nosūtīts, bet atsauca šo. Un tad man šķiet, ka vakar tas bija, kad es arī tā paskatījos ziņu virsrakstus no rīta, kad ir ceļā tomēr. Lēmums ir mainīts, un iespējams, kad mēs ieslēgsim ziņas pirmdien, var gadīties, kad kontingents atkal būs kaut kur citur nosūtīts. Tā kā pasaule ir ļoti nestabila, grūti prognozējama, bet tā virzība, tā mums ir skaidra, jo tā ir saskaņā ar Bībeles pravietojumiem. Un, kad mēs tagad arī dosimies Bībeles pārdomās, es aicināšu piecelties kopējai lūkšanai. Debes Tēvs, mēs dzīvojam laikā, kad piepildās šie Bībeles pravietojumi, kad acīm redzami notikumi apliecina to, ka Kristus atnākšana patiešām ir tuvu. Un ir šis svarīgais jautājums, kā mums dzīvot šajā laikā,
kādas prioritātes izraudzīties un kā mums arī sagatavoties Kristus otrajai atnākšanai. Tādēļ lūdzam, arī lasot un pārdomājot tavu vārdu, lai Svētais Gars vada mūsu domas un virza arī mūsu rīcību un lēmumus, ko mēs pieņemam Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Iesākuma neliels atskats pirms pāris nedēļām, kad mēs tikāmies arī šo pašu tematu, kad mēs pārunājām un pārdomājām. Mēs lasījām no atklāsmes grāmatas vēstījumu Efesas draudzē, kur Kristus sacīja, man pret tevi ir tas, ka tu esi atstājis pirmo mīlestību. Un šeit bija komentārs, viņa aizmirs Kristus mācīto brāļu mīlestības mācību, un visbēdīgākais bija tas, ka viņa neapzinājās savu zaudējumu. Un attiecībā par Laodiķijas draudzi, par šo gala laika draudzi, tur bija tāds komentārs. Viņiem trūkst gandrīz visas īpašības, kas nepieciešams pilnīgam kristīgam raksturam. Viņiem ir svešas praktiskās Bībeles patiesības, kas vada uz pazemīgu dzīvi un savas gribas saskaņošanu ar Kristus gribu. Un mēs noslēdzām ar domu par šo Kristus aicinājumu, lai mēs sekojam viņam un uzņemamies krustu. Sevis aizliekšana nozīmē darīt labu citiem, kad jums gribētos kalpot un izpatikt pašiem sev. Un tā turpināsim šodien mūsu pārdomas par šo tēmu, par Kristus nākšanu, kā mēs varam sagatavoties un ko Dievs no mums sagaida šajā laikā un situācijā, kurā mēs atrodamies. Mēģināsim rast atbildes uz šiem jautājumiem. Un Jāņa evaņģēlijas 16. nodaļa, 33. pāns, Jēzus vārdi. To visu es esmu runājis uz jums, lai jums miers būtu manī. Pasaulē jums ir bēdas, bet turiet došu prātu. Es pasauli esmu uzvarējis. Mums arī misijas ziņās ir vēstījumi no Āfrikas valstīm, un kad es skatos šo karti, šo Austrumāfrikas reģionu, Ziemeļa Austrumu Āfriku, tad tur ir dažādas valstis, tajā skaitā arī Somālija un citas, un Ruanda, kas ir pazīstamas ar ļoti augstu noziedzības līmeni. Tāpat tās arī Kongo Demokrātiskā republika, kur noziedzības līmenis ir pilnīgi neaptverami augsts, un nabadzība ir bieži vien vēl grūtāk aptverama. Un tomēr arī šajās valstīs ir kristieši, ir cilvēki, kuri ļoti smagos apstākļos pastāv ticībā un uzticībā Dievam. Un tur patiešām ir vajadzīgs īpašs Dieva iesaistīšanās, īpaši Dieva klātbūtne, un arī Jēzus Kristus vārdi, to es visus jums esmu runājis, lai jums būtu miers manī. Lai šādos drosmi atņemošos apstākļos, būtībā mēs varētu teikt terora un nāves draudu apstākļos, šie cilvēki varētu pastāvēt ticībā un vēl apliecināt savu ticību, un reizēm arī par to atdodot arī savu dzīvību. Un Kristus sacīja, pasaulē jums ir bēdas, bet turiet drošu prātu, jo šīs pasaules valdnieku Jēzus Kristus ir uzvarējis. Un tādēļ arī pirmā lieta, kas mums ir vajadzīga jebkurā situācijā, bet īpaši krīzes situācijās, tas ir miers no augšienes. Un tad es domāju, mums visiem tāds labi zināms teksts, ko Dievs no tevis sagaida šodien un katru tavu dzīves dienu. Mihas 6:8. Tev cilvēki ir sacīts, kas ir labs un ko tas kungs no tevis prasa. Proti, darīt taisnību, mīlēt žēlastību un pazemīgi staigāt sava Dieva priekšā. Dieva taisnība bieži vien atšķirās no cilvēka taisnības, jo mēs tīri cilvēcīgi, kā grēcīgas būtnes, cenšamies savu taisnību pasludināt par Dieva taisnību. Bet šajā gadījumā arī praviešu gars saka, ka Dieva taisnība ir atklāta Jēzu Kristu, viņa raksturā. Tā ir Dieva taisnība. Tātad līdzināties Jēzum Kristum, tas ir mūsu uzdevums un aicinājums. Un nākošā lieta ir šī rakstura, Dieva rakstura atklājās kā žēlastība pret tiem, kuri nav pelnījuši, žēlastība pirmkārt. Un tad trešais ir mūsu attieksme pret Dievu, pret cilvēkiem,
pret dzīvi, un tas ir pazemīgi staigāt savu Dievu priekšā. Man patīk arī šie jaunie tūkojumi, kur teikts pazemīgi staigāt ar savu Dievu kopā. Gluži tā, kā to darīja Ēnoks un Ījaps un daudzi citi bībeles varoņi. Arī mēs esam aicināti šādu izvēli izdarīt katru dienu. Pie tā mēs vēl atgriezīsimies. Un nākošais ir, runājot par šo Dievu plānu mums katram, man šis attēls tā īpaši uzrunāja, kad reizēm šķiet, ka mums apkārt ir kaut kāds mūris, ko ienaidnieks ir uzcēlis, kuram nevar redzēt cauri, un viņš arī nevēlās, lai mēs redzētu cauri, bet tomēr tā dievišķā mīlestība, kuru mēs varam uztvert visspilgtāk caur Jēzu Kristu, bet arī tas, ko arī māsa Daina stāstīja par šīm krāsām, par ziediem, un patiešām ir tik daudzas krāsainas lietas, ko Dievs mums dāvina, un šis ir tas gada laiks, kad ir ziedi. Latvijā šķiet, ka tie ziedi ir diezgan tādā pieticīgā krāsā, bet mēs arī esam pieticīgi tauta. Mēs priecājamies arī par baltiem un rozā un gaišiem ziediem, un tad, kad mēs nonākam kādās dienvidu zemēs, tad tur tie ziedi ir tik spilgti, kad acis, kā teica man vecmāmiņa, ir raips iet gar acīm. Un pat arī zivis, teiksim, mūsu zivis, kas tur ir kuras ir tās krāsainākās asari varbūt, jā, es nezinu. Bet man bija izdevība būt arī pie sarkanās jūras, un tad es redzēju spilgti zilas, un tādas sarkana-baltas, sarkanas vītrainas, un spožas, un visādas zivis. Tur ir arī tādas zivis tā kā mūsējās, bet tās krāsainās tur arī ir ļoti, ļoti skaistas zilas ar dzeltenu un tā kā dalmācieši, un visādas tās zivis ir, un tiešām tur arī tā zivju pasaule ir tik pārsteidzoša. Es nezinu, kā jums, bet man arī putnus patīk vērot. Kādreiz ir tāds teiciens pelēkais zvirbulis. Bet zvirbulis jau nav nemaz pelēks, tur ir arī pelēkā krāsa, bet ja izdodās kādreiz aplūkot zvirbuli tuvumā, vai arī zīlītes, teiksim, kad ir barotavu pie loga ziemā, kad atlaižās zīlīte, un ja saule spīd, tu redz, cik skaists ir tāds putniņš, un cik viņš ir jauki veidots, un tās krāsas ir ārkārtīgi daudz, un, protams, arī debesis, debesu zilais un vispārējais. Un domājot par Dievu, par šo viņa radīto pasauli, par šo mīlestības atklāsmu arī caur dabu, bet visvairāk caur Jēzu Kristu, un man iekrita prātā no Maranata mūsu rīta lasījuma, 122. Fragments. Kristus nevēlas neko vairāk kā vēstnešus, kas pasaulē atklātu viņa garu un raksturu. Pasaules lielākā vajadzība ir cilvēki, kas īsteno dzīvē pestītāja mīlestību. Reizēm šķiet, ka tas saraksts varētu būt ļoti garš, ko Dievs no mums sagaida. Jums nav tāda sajūta? Es atceros, kad es kļuvu ticīgs, tad Dievs bija ļoti žēlsirdīgs, un viņš tādu garu sarakstu nesniedz man, ko manā dzīvē vajadzētu mainīt. Es tikai vēlāk sapratu, ka tas saraksts tiešām ir garš. Bet viņš tādu vienu lietu, viņš tā atklāja man vienu lietu, es saprotu, šī lieta nav īsti laba, viņa nesaskan ar manu, teiksim, kā kristiešu aicinājumu, un Dievs man palīdz šo lietu sakārtot. Es viņam arī lūdzu, viņš man palīdz sakārtot. Un tad Dievs tā žēlīgi atkal saka, te ir vēl kāda lieta, ko vajadzētu sakārtot. Es saku, jā, Dievs, es piekrītu, arī šī lieta arī nav laba, to arī mums vajadzētu sakārtot, un ar Dieva žēlastību sakārtojam to lietu arī. Un tad Dievs rāda, pēc kāda laika vēl kāda lieta ir, ko vajadzētu sakārtot. Un es tā sapratu, ka Dievs ļoti žēlīgi un pakāpeniski to visu tā atklāja un palīdz arī šīs lietas kārtot. Un šeit šis citāts, viņš saka, tikai dažas lietas Dievs vēlās, lai tu atklātu viņa garu un viņa raksturu. Un tā ir pasaules lielākā vajadzība, kā var iepazīt šo dievišķo mīlestību. Un tad arī teksts no Jāņa evaņģēlija 15. nodaļas. Es domāju, ka šie panti jums nav sveši, jūs tos droši vien ļoti labi pat zināt, varbūt no galvas. Mēs arī par to esam runājuši un domājuši un pārdomājuši, bet domājot par šo laiku, par Kristus nākšanas tuvumu un par to, kā mums dzīvot šajā laikā,
man šķiet, ka šeit ir tāda ļoti laba norāde. Un tā ir līdzība. Kristus saka, es esmu vīna koks, jūs tie zari. Es domāju, ka mēs varam ņemt arī citu augļu koku, bet vīnogs ir kaut kas tāds ļoti populārs tajā vietā un laikā, kur Kristus bija uz zemes. Un tur ir teikts, kas manī paliek un es viņā, tas nes daudz augļu, jo bez manis jūs nenieka nespējat darīt. Un šī līdzība ar šo vīna koku, mēs arī par to esam runājuši, tad nav neviens augļu koks, bet ābels var izplaucēt ķiršu zaru, ja, ko arī cilvēki parasti dara. Bet es nekad neesmu redzējis, ka tas zars stāvētu istabā tik ilgi, kamēr tur izveidojās ķirši un tad nobriest sarkanas ogas un putni arī viņas neaiztiktu, būtu jauki, vai ne? Ja mēs to varētu. Bet, ja zars ir atrauts no stumbra, tad ir šie ziedi, bet turpinājuma nav. Un šeit arī šī savienība ar Jēzu Kristu, ja kas paliek manī un es viņā, tas nes daudz augļu. Un es arī šorīt braucu uz Saldu un ābeles tagad zied gar ceļa malām un dārzos. Un es tā domāju un jautāju arī sievai, kā tev šķiet, vai šis būs ābolu gads. Protams, ka mēs nezinām, vai šis būs ābolu gads. To nekad neviens nezina, kamēr augļi nav aizmetušies. Un mēs gaidām šos augļus. Un arī cilvēki pasaulē gaida augļus. Bez manis jūs nenieka nespēja darīt. Tas šķiet tā nedaudz pārspīlēti. Mēs taču tomēr kaut ko spējam. Mēs varam piecelties no gultas, mēs varam apģērbties. Ja. Vismaz tie, kas to spēj, varam apģērbties, varam nomazgāties arī varam pagatavot brokastis, paēst un daudz ko citu varam. Un kā tad Jēzus saka, bez manis jūs nieka nespēja darīt. Un ja mēs tā padomājam, kad katrs elpas vilciens nāk no Dieva gara, no Dieva darbības, tas nozīmē, ka runa šeit par garīgo cilvēku, ja mums nav šīs savienības, tad mūsu garīgās spējas patiešām ir ļoti niecīgas, jeb gandrīz neiespējamas. 6. pants. Ja kas nepaliek manī, tas kā zars izmetams ārā un sakals, tos savāc un iemet ugunī un tie sadeg. Arī ceļmalas ābeles, kad mēs braucam, ļoti daudz ir nokautušies zari. Un man tāds, es neesmu dārznieks, bet man tāds, ja man būtu laiks, ja man būtu zāģis, ja es to drīkstētu darīt, gribētos sakārtot tās ceļmalas ābeles, lai tos sakautušos zarus tiešām izzāģētu, un sadedzinātu, un tās ābeles varētu būt vēl ziedošākas, vēl skaistākas, jo reizēm to nokautušo zaru pat ir vairāk nekā to dzīvo. 7. pants. Ja jūs paliekat manī un mani vārdi paliek jūsos, jūs varēsiet lūgt, ko gribat, un tas jums notiks. Jūs paliekat manī, mani vārdi jūsos, jūs šos vārdus pieņemat. Varēsiet lūgt, ko gribat, tas jums notiks. Tas ir tāds ļoti, varētu sacīt, bagātīgs apsolījums. Lūdzat, ko gribat, un viss jums notiks. Bet šeit ir tāda svarīga lieta, kas mums jāsaprot. Tad, ja mēs paliekam Kristu un Kristus mūsos, tad mēs lūksim to, ne kaut ko sev, bet lūksim to, kas pagodina Dievu. Un ka Dievs arī gādās, lai tas notiktu. Un 8. pants jau ir par rezultātu. Ar to mans tēvs ir godā celts, ka jūs nesat daudz augļu, un to pat par maniem mācekļiem. Kā tēvs man ir mācījis, kā tēvs man ir mīlējis, tā es arī jūs esmu mīlējis. Palieciet manā mīlestībā. Un šis aicinājums kļūt par Kristus mācekļiem, viņš arī, mēs zinām, aicināja gan tur 12 mācekļus, gan pēc tam 70, no kuriem arī lielākā daļa viņu atstāja. Un šī māceklība nozīmē mācīties no Kristus, un mēs pie tā panta vēl atgriezīsimies nedaudz vēlāk, pieskatīsimies viņā. Bet domājot par šo Kristus līdzību, par šo zaru un stumbru, un kad šī dzīvība šim zaram nāk no stumbra, un zaram šī dzīvība ir vajadzīga pastāvīgi. Un es pat teiktu, ka šodien man personīgi tā ir tā svarīgākā atziņa šobrīd, kā saglabāt šo pastāvīgo savienību ar Kristu, kā to uzturēt,
kā to saglabāt, kā dzīvot šādu dzīvi pastāvīgi, jo es nezinu, kā jums, ar mani bieži vien ir tā, kad es nonāku kādā krīzē, tad man šķiet, ka es Dievam esmu vistuvāk. Tāpēc es domāju, Dievs arī pieļauj dažādas krīzes, un jūs droši vien atceraties tādu eseju vai līdzību par cilvēka dzīvi, kad cilvēks iet tā kā gar jūras krastu, un viņš tur sarunājas ar Dievu, un viņš Dievu gan neredz, bet viņš atskatās un redz, tur ir divas pēdas, viņa pēdas un vēl Dieva pēdas tais smiltīs. Esat dzirdējuši šo? Droši vien tas tāds populārs kristiešu stāsts ir. Un tad, kad uznāk vētra un grūtības un nelaimes un ciešanas, un tad šis cilvēks, kur tad ir Dievs? Kāpēc tu man neatbildi? Viņš atskatās un redz tikai vienas pēdas, un viņš kliedz uz debesīm, Dievs, kādēļ tu man esi atstājis? Un Dievs saka, kādēļ tu domā, ka es tevi esmu atstājis? Kā ir tikai manas pēdas, vienas pēdas? Un Dievs saka, tu kļūdies, draugs, tās ir manējās, jo tad, kad tev ir grūti, es tev nesu uz savām rokām. Un te ir tā Dieva mīlestības atklāsme tajās grūtībās un visos tajos apstākļos, kas mums nepatīk, bet kas mums ir dziedinoši un dzīvībai, garīgai dzīvībai ārkārtīgi svarīgi. Un tādēļ arī šis jautājums ir, kā mums palikt pastāvīgi Kristu. Un šeit ir tāds citāts no tādas labi zināmas grāmatas Ceļš pie Kristus, ļoti populāra grāmata, es nesen runāju ar kādu brāli. Viņš teica, man ar šo grāmatu ir grūtības. Es jautāju, kādā ziņā. Viņš teica, kad es sāku pasvītrot, tad es pasvītroju visu grāmatu. Es viņam saku, tu zini, man arī tāda problēma. Kad es sāku pasvītrot, šī ir viena no tām grāmatām, kur katrs teikums ir tā vērts, lai viņu arī pasvītrot un vairākas reizes pat pārlasīt. Un šeit ir tātad citāts. Mums pašiem nav nekādas taisnības, kas apmierinātu Dieva likuma prasības. Mums nav ko piedāvāt šajā lietā, kad mēs varētu teikt, te ir kaut kas no manis. Bet Kristus mums ir sagatavojis glābšanas ceļu. Viņš dzīvoja virs zemes, pakļauts pārbaudījumiem un kārdināšanām, ar kādām jāsastopas mums. Neliels komentārs. Reizē mums šķiet, ka manas grūtības, mani pārbaudījumi ir kaut kas unikāls, citiem nav tik grūti, man ir grūtāk kā citiem. Bet jāsaka tā, ka Kristus piedzīvoja to visu pārākajā pakāpē. Tomēr viņa dzīve bija bez grēka, ar ko mēs nevaram lepoties. Jēzus mira par mums, un tagad viņš piedāvājas atņemt mūsu grēkus un dot savu taisnību. Un tas šķiet tāds pavisam fantastisks piedāvājums, jo reizēm arī telefonu tirgotāji piedāvā atnes savu veco, mēs tev dosim vietā jaunu. Protams, kad viņi novērtē to telefonu, un es arī izlasīju tādu reklāmu, un man arī telefons bija savu laiku nokalpojis, viņš jau bija labs. Problēma bija tā, ka viņam beidzās atjaunojumi, līdz ar to telefons kļūst nedroši bankas darbībām. Ja? Kad varētu vēl turpināt, bet telefons ir labā stāvoklī, bet telefons nebija ļoti lēts. Un es aizgāju, un viņi man saka, kādus 90 eiro mēs jums varētu dot. Bet viņi piedāvā pretīm tos dārgos modeļus, kas maksā ap 1000 eiro un 800 un 1000, un es saku, paldies, man šis piedāvājums neinteresē. Bet Kristus piedāvā, kad mēs kaut ko nevērtīgu, kaut ko tādu, ko vajadzētu mest ugunī, kad viņš saka, dod to man, un es tev došu pretīm kaut ko tādu, ko tu nespēji pat aptvert, cik tas ir vērtīgs. Un viņš mums ņem mūsu grēkus un dod mums savu taisnību, savu godību. Un tad ir šis pasvītrotais teksts, ja tu nododies viņam un pieņem viņu par savu pestītāju, tad, lai arī cik grēcīga būtu bijusi tava dzīve, viņa dēļ tu tiec uzskatīts par taisnu. Kristus raksturs stājas tava rakstura vietā, un Dievs tevi pieņem tādu, it kā tu nekad nebūtu grēkojis. Kad es pirmo reizi lasīju šo tekstu pirms kādiem gadiem, es domāju, vai es pareizi esmu izlasījis, lasīšu vēlreiz. Viņa dēļ tu tiec uzskatīts par taisnu. Kristus raksturs stājas tava rakstura vietā, un Dievs tevi pieņem tādu, it kā tu nekad nebūtu grēkojis.
es teikšu, ka tas pārspēja droši vien katra cilvēka visklusākās ilgas un cerības. Mūsu grēki, mūsu nepilnības, mūsu vājības, mūsu nospiež, un mēs bieži vien jūtamies necienīgi. Un kā var būt tā, kad, ja mēs nākam pie Jēzus, ka viņš mūs pieņem tādus, it kā mēs nekad nebūtu grēkojuši. Kā mēs būtu eņģeļi, nekritušie eņģeļi. Vēl vairāk, tālāk rakstīts, Kristus pārmaina sirdi. Pateicoties ticībai, viņš mājo tavā sirdī. Ticot un nepārtraukti pakļaujot savu gribu viņam, tev jāsaglabā šī savienība ar Kristu. Un tik ilgi, kamēr tu to darīsi, viņš dos tev gribu un veiksmi pēc savas labpatikas. Man patīk tādi teksti, kuros ir skaidras atbildes. Un iepriekšējais teksts bija par šo jautājums no Bībeles, kā mums saglabāt šīs dzīvās attiecības ar Kristu pastāvīgi. Ne tikai krīzes situācijās, kad mēs viņu meklējam, ne tikai tad, kad mums ir grūti, ne tikai tad, kad mums tas ir ļoti vajadzīgs, bet kā būt pastāvīgi šai savienībai. Un šeit ir atbilde. Pateicoties ticībai, uzticies viņam, viņš mājo tavā sirdī. Ticot un nepārtraukt pakļaujot savu gribu viņam. Ar šo gribas pakļaušanu arī šajā grāmatā Maranata bija ļoti labs padoms par to, ka mums katru rītu sava griba ir jānodod Dievam. Jo mums bieži vien ir tieksme gribēt to, kas nav pārāk labs, vai to, kas nav piemērots vai atbilstošs. Un ja cilvēks ļaujās savai gribai, tad viņš cenšas ar lūkšanas palīdzību, tā teikt, izsist cauri savu gribu, lai Dievs tad akceptētu manu gribu. Un šeit ir nodot savu gribu, savas tiesības izvēlēties, pieņemt lēmumus, nodot Kristum. Un šeit ļoti skaidri ir pateikts, ticot un nepārtraukti pakļaujot savu gribu viņam, jeb uzticot viņam šīs izvēles, tev jāsaglabā šī ciešā savienība. Un tik ilgi, kamēr tu to darīsi, viņš tev dos gribu un veiksmi pēc labpatikas, pēc sava labā prāta. Tad tu varēsi sacīt, cik es tagad dzīvoju miesā, es dzīvoju ticībā uz Dieva dēlu, kas man ir mīlējis un nodevies par mani, jeb nodevis sevi par mani nāvē. Jā, draugi, tas ir, man liekas, viens no tādiem pamatmotīviem katram kristietim, kad mēs saprotam, ko Kristus ir izcietis manis dēļ, manu grēku dēļ, manas neticības dēļ, tad patiešām mums rodās šī bijība un mīlestība uz savu glābēju. Mums arī šodienas Bībeles apcerē bija šis teksts, bet tas ir viens no maniem mīļākajiem. Un es bieži pie viņa atgriežos vēstulē Ebrejiem. 12. nodaļa. Tāpēc tad arī, kur mums visapkārt ir tik liels pulks liecinieku. Lai arī, kur mēs nedzīvot un kur neatrastos, mums ir apkārt liecinieki. Ja tie neredzamie, tad tie ir eņģeļi, gan labie, gan sliktie eņģeļi. Bet ir arī cilvēki, ar kuriem mēs saskaramies. Citam lielāks šis pulks, citam mazāks. Un šeit ir teikts, dosimies ar pacietību mums noliktajā sacīkstajā sacensībā, noliktami visu smagumu un grēku, kas ap mums tinas, vienā no jaunajiem tulkojumiem, kas pinas mums pa kājām. Ir tādi, kā lai saku, ūdens zāles. Es nezinu, kā šeit Saldū ir ar ūdens zālēm, bet es esmu bijis tādās vietās, kad ir aizauguši upes vai ezeri, un tad tev, teiksim, laiva jāvelk ir pa to seklo ūdeni, un tās zāles pinas pa kājām. Un es atceros, kad bērnībā es dzīvoju Lielupas krastā, un tur arī man ārkārtīgi nepatika šīs ūdens zāles. Un ja tu iepeldēji tur, kur zāles, tās zāles tev sapinās ap kājām, un man jau likās, ka es slīkstu, kad gals ir klāt. Un reiz es tā cīnījos ar tām zālēm, un es jau biju vēl mazs, man varēja būt kādi 8 gadi. Un es tur cīnījos ar tām zālēm par savu dzīvību, un tad, kad es jau zaudēju spēkus, es nolēmu izmēģināt, cik tālu tad ir tā grunts, un izrādījās, ka grunts bija pusmetra drusku vairāk, un es biju seklumā, tur cīnījies par savu dzīvību.
Bet, jā, arī grēks tā, viņš cenšas mūs sapīt, mūs paralizēt, mūs sasaistīt, un te arī tāpēc ir šis aicinājums nolikdami to smagumu un grēku. Un kā tad mēs to varam darīt? 2. pants. Raudzīsimies uz Jēzu, mūsu ticības iesācēju un piepildītāju. Pievērsīsim savu skatu Jēzum, novērsīsim savu skatu no šiem pinekļiem, novērsīsim savu skatu no sātana kārdinājumiem, kurus viņš ļoti izsmalcināti piemeklē katram cilvēkam pēc viņa dabas. Un tad raudzīsimies uz Jēzu, kas ticības iesācēju un piepildītāju, kas viņam sagaidāmā prieka vietā krustu ir pacietis. No vienas puses mēs varam iedomāties, kad Kristus nāca uz šo zemi, tad šķiet, ka tur eņģeļu kori dziedāja un viņi gan tikai gani sagaidīja. Kad visiem cilvēkiem vajadzēja no sajūsmas dziedāt slavas dziesmas, slavēt Dievu, bet tā vietā viņi mēģināja nogalināt, iznīcināt, apsmiet, neticībā noraidīt un tā tālāk. Un viņš vēl savu zemes dzīves noslēgumā vēl nesa šo krustu nomocīts un tika piesists pie šī krusta. Un tur ir sacīts par kaunu nebēdādams ir nosēdies Dieva tronim pa labai rokai. Nebēdādams par visu šo apkaunojumu, par visiem šiem pazemojumiem, viņš ir ticis paaugstināts un sēž uz Dieva troņa. Ņemiet vērā to, kas panesis tādu pārestību no grēciniekiem, lai jūs nepiekustat savās dvēselēs pagurdami. Un šis ir ļoti labs tāds atgādinājums, tad, kad mums ir šīs grūtības, kad mūs nesaprot, kad mūs noniecina, kad mūs aprunā un tā tālāk. Ņemiet vērā Jēzu Kristu, atceraties Jēzu Kristu. Kādas pārestības viņš ir panesis no grēciniekiem. Un nepiekustat, un lai jūsu gars un dvēsele nepagurst, un viens no jauniem tūkojumiem saka, nepadodaties, bet raugaties uz Jēzu un ejiet uz priekšu. Un šeit vēl tāds teksts no Jāņa evaņģēlija 4. nodaļas, ko nozīmē garā un patiesībā. Tātad šī samārieša sieva, kurai Jēzus prasīja dzert, un Jēzus viņai saka, tici man, sieva, nāk stunda, kad jūs tēvu vairs nepielūgsiet nec šinī kalnā, nec Jeruzalemē. Jūs pielūdzat, ko nezināt, mēs pielūdzam, ko zinām, jo pestīšana nāk no jūdiem. Bet stunda nāk un ir jau klāt, kad īstie dievlūdzēji pielūgs tēvu garā un patiesībā, jo tēvs tādus meklē, kas viņu tā pielūdz. Dievs ir gars, un kas viņu pielūdz, tiem to būs pielūgt garā un patiesībā. Sieva viņam saka, es zinu, ka jānāk Mesijam, kas saukts Kristus. Kad viņš nāks, tas mums visu izstāstīs. Un Jēzus viņai saka, es tas esmu, kas ar tevi runā. Un tā saruna ir par ticības novirzieniem, par ticības veidiem. Un Jēzus saka, tuvojas stunda, kad patiesie dievlūdzēji tēvu pielūgs vienā garā, un pamatojoties uz patiesību, kāda tā ir atklāta Dieva vārdā un kāda tā ir Jēzu Kristu. Un šeit ir sacīts, ka tēvs tādus meklē, kas viņa tā pielūdza. Šī sieva saka, viņai ir kaut kādas zināšanas šajā jomā. Viņa saka, es esmu kaut ko dzirdējusi arī par Mesiju, par pasaules glābēju, un viņa sauks par Kristu. Un kad viņš nāks, tad viņš pasaulē atklās lielas un varenas lietas. Un Jēzus viņai saka, es tas esmu, kas runā ar tevi. Un šeit mēs varam saprast, ka Kristus arī šodien runā uz cilvēkiem. Viņš runā dažādos veidos. Viņš runā, kā mēs jau pieminējām, caur dabu, caur dabas skaistumu. Viņš runā caur Dievu vārdu, caur atklāsmēm. Viņš runā arī caur kristiešiem, caur patiesu Dieva bērnu liecību, kas apliecina to, kam viņi tic. Un viņus vieno šis gars, Kristus gars. Mēs zinām, ka šodien arī pasaulē ir dažādi ticības novirzieni un veidi, kuru pielūgsmes ļoti atšķirās. Un es arī vakar skatījos kādu video, kur kāds jauniešu draudzes mācītājs teica, vēstījums mums nav galvenais, mums galvenais, lai visi labi justos. Viņi sēdēja tā kā kafejnīcā pie galdiņiem un sarunājās, un tas bija viņa dievkalpojums, un vēsts mums šeit vēsts nav galvenais, bet jauniešiem tas patīk, un viņi šeit nāk, un tiešām tur bija arī uzfilmēts, ka tur nāk no visām pusēm jaunieši,
vai tas bija speciāli vai kā, bet ņemot vērā, ka viņi tur bija daudz, vairāki simti, tad skaidrs, kad viņi nāk tur, kur viņiem patīk. Vēsts nav svarīga. Mēs dzīvojam laikā, kad vēsts ir svarīga, bet arī gars ir ļoti svarīgs. Un Dieva gars ir tas, kurš atklāja pasaulē patiesību. Un tad bieži vien arī rodās tāds jautājums, bet kur ir mana daļa? Kas visā šajā stāstā, šajā savienībā ar Jēzu Kristu, šajā ticības ceļā, kas attiecās uz mani? Ko es varu uzticēt Dievam un kas attiecās tieši uz to, kas man ir jādara, pie kā man ir jāturās, uz ko man ir jākoncentrējās, kas ir tie punkti. Un šeit es tādus 7 punktus izdalīju. Protams, jūs varat tos arī savādāk sagrupēt vai arī pievienot vai kādu paņemt projām, bet man šķiet, ka šie ir būtiski, ņemot vērā gan Dievu vārdu, gan praviešu garu liecību. Un pirmā ir nodot Kristum savu dzīvi krītu, jeb arī sāk dienu ar to, kad mēs uzticam viņam savu dzīvi, pateicamies, ka viņš mūs ir pamodinājis. Nākošā lieta ir lūgt to, ko arī pats Jēzus Kristus lūdz pēc svētā gara kristības, ja pēc piepildītas dienas, lai šī diena ir piepildīta ar svēto garu, svētā gara klātbūtni manī. Trešais ir lūgt, lai notiek Dieva prāts un lūgt arī to, lai mēs pieņemam Dieva prātu, jo reizēm mēs sajūtam kaut kādu pretestību arī pret Dieva prātu. Lasīt Dieva vārdu, pārdomājot Kristus dzīvi un mācību. Es nezinu, kā jums, bet man tāda vienreizēja izlasīšana maz ko dod. Jo tie es nodaļu izlasu, tad nonācis beigās, es jau gandrīz vairs īsti neatceros, kas bija sākumā. Un tad es dodos atkal uz sākumu un lasu otrais lēnām. Es lasu lēnām ar tādiem uzsvariem. Ja ir kāda vieta, kas piesaista man uzmanību, es skatos citus tulkojumus, paskatos oriģinālu valodas skaidrojumus, un tad es vēl beigās eju tā pāri vēl. Un, ja ir kādas atziņas, šīs atziņas es pierakstu. Un tad es esmu tā pārdomājis, palūkojies no dažādiem skatu punktiem uz šo tekstu, un tas ir tas veids, kā es šo lietu arī tveru. Lūkšana, aizlūkšana, pielūkšana. Ja mums ir laiks ierobežots, tad parasti mēs paspējam Dievam savu vajadzību sarakstu nolasīt un lūgt, lai notiek viņa prāts un beigās āmen. Bet būtībā lūkšana, tā vispirms ir pateicība, tā ir pielūksme. Un pielūksme, man patīk šī definīcija, Elēnas Vaits definīcija, ka pielūksme nozīmē pateikt Dievam, par ko tu viņu mīli. Un tad ir aizlūkšana. Svarīgā daļa ir aizlūkšana, kad mēs lūdzam par citiem. Un cilvēkiem ir vajadzīgas šīs aizlūkšanas. Un es arī apsolīju aizbraukt pie kāda cilvēka uz aizlūkšanu, bet tad es saslimu, un es šim cilvēkam zvanīju, kad tu zini, es pašreiz nevarēšu aizbraukt. Viņš teica, nekas, bet es tevi gaidu. Es gaidu šo lūkšanu, es gaidu šo aizlūkšanu. Un, cilvēkiem vajadzīgas ir lūkšanas. Un tad ir dzīve ticībā. Dzīve ticībā, tā ir tāda paļāvība, paļaušanās, kad, lai kas ar mani notikt, ar maniem mīļajiem, ar maniem ticības brāļiem un māsām, ka Dievs kontrolē situāciju, ka Dievs ir valdnieks. Kā Jēzus teica, man ir dota visa vara debesīs un virs zemes. Un pēdējā daļa, kas ir tā mana, arī no manu aktivitāšu sarakstā, tā ir kalpot cilvēkiem mīlestībā. Tas nozīmē pieņemt cilvēkus tādi, kādi viņi ir un kur viņi ir, un palīdzēt viņiem doties pie Jēzus Kristus. Un tad vēl ir tāda lieta, kā dzīves krīzes situācijās. Mēs pašreiz neesam nekādā lielā krīzē. Mēs varētu teikt, ka ir dažādas krīzes, bet nav tāda globāla krīze Latvijā šeit. Mums ir gan ēdiens, gan vēl ir elektrība un daudz kas cits, un tīrs dzeramais ūdens ir pieejams, un tā tālāk. Miera apstākļi. Un tātad krīzes situācijās ļoti svarīgi ir nezaudēt cerību.
apstākļi var sāsināties, un jūs droši vien atceraties arī šo pandēmiju, kas bija, kad sākās šī ierobežojumi, daži cilvēki ļoti to pārdzīvoja. Es mēģināju raudzīties, kādas ir iespējas šajos ierobežojumos, un kas mums ir iespējams, un ko mēs varam darīt. Un, neuztraukties par to, ko mēs nevaram darīt, bet koncentrēties uz to, ko mēs spējam darīt kopā ar Dievu šajā situācijā. Vēl viena svarīga lieta ir ticība, jeb uzticēšanās, ka Dievs arī izvadīs cauri arī šim posmam. Mēs nezinām, kas sagaida tālāk, mums nav nekāda priekšstata par to, kādas vēl varētu būt, vai būs pasliktināšanās vai uzlabošanās, bet uzticēties, ka Dievs zina. Un svarīga lieta ir gaidīt. Man patīk šis angļu valodā, šis psalms bija still and wait. Esi kluss un gaidi uz to kungu. Manā dzīvē šādi paļāvības brīži vienmēr ir tikuši atalgoti, kad es tādā paļāvībā gaidu uz Dievu, jo ir bijušas tādas dzīves situācijas, kur es vienkārši nezinu, kā rīkoties, uz kuru pusi doties. Un, kad tu esi tādā neziņā, tad šī paļāvība atnes mieru, kad es lūdzu un saku, Dievs, tu zini situāciju, tu zini, ka es nezinu. Tu redzi visus šos notikumus. Es uzticu to tev un vēlos pakļauties tam, kā tu risināsi šos jautājumus. Un es jau iepriekš pateicos, Rons Kluzē to man savā laikā iemācījos, ja es no viņa iemācījos, kad pateikties par to, ko Dievs darīs. Es lūdzu un pateicos, kā Dievs atbildēs, kad atbildēs un kādā veidā un ko viņš darīs atbildot uz šo lūkšanu. Un tad svarīga lieta ir krīzes situācijās kalpot, neraudzīties tikai uz savām, bet arī ieraudzīt citu cilvēku vajadzības un veltīt savu laiku, spējas, līdzekļus, arī kalpojot citiem. Un vēl viena svarīga lieta ir ar pateicību, ja pateikties arī tad, kad mēs nonākam krīzē. Un es arī to mācos joprojām, jo nevienam tādas krīzes īpaši nepatīk, bet ir jāpateicās, kad arī, jo Dievs ir sacījis tiem, kas Dievu mīl, visas lietas nāk par labu. Un tā krīzes situācijās nepazaudēt cerību, uzticēties Dievu visvarenībai, mācīties gaidīt, kad un kā viņš atbildēs un kādā veidā pakļauties Dieva gribai un viņa prātam. Mācīties no tās situācijas, kurā mēs esam nokļuvuši un jautāt, ko Dievs man vēlas iemācīt. Un tad ir šīs kalpošanas iespējas. Neraudzīties tikai uz savām problēmām, savām grūtībām, bet raudzīties, kā es varu kādam vēl palīdzēt un viņu iedvesmot, cīnīties ticības cīņu. Un pāri visam arī pateicība. Un šeit ir tāds, divi saraksti, teiksim tā. Kā mēs varam saprast, vai Kristus ir manas dzīves centrā? Ja Kristus ir manas dzīves centrā, tad tas nozīmē šī savienība, kā zaram ar koku, vīna koku dotajā gadījumā. Un ja es pats esmu, ja mans es ir šajā centrā, šajā izvēlē, un šeit ir grūtāk tādas stipras gribas cilvēkiem, arī Pāvilam tajā skaitā, jo Pāvilam, es domāju, tie vārdi nenācās viegli, kad viņš teica, kad es esmu nespēcīgs, tad es esmu spēcīgs. Jo tur arī pieminētas visas tās problēmas un grūtības situācijas ir šajā rakstvietā 2. vēstulē Korintiešiem 12. nodaļā. Un kad Dievs teica, tev pietiek ar manu žēlastību. Pāvilam bija pavisam citi plāni viņa dzīvei, un viņa gaidīja spoža karjera. Un tā vietā viņš kļuva gandrīz neredzīgs, vājredzīgs, kā mēs teiktu šodien, ierobežots, un tajā pašā laikā Dievs viņu vareni lietoja. Un tad, ja mums ir šī savienība ar šo vīna koku, tad mēs uzticam viņam izdarīt izvēles. Ja es pats gribu noteikt savu dzīvi vai koordinēt, tad es esmu tas, es lūdzu Dievu, bet galu galā es esmu tas, kurš izdara šīs izvēles un pieņem lēmumus. Mēs, ja esam šai savienībā, tad mēs mēģinam uzticēt viņam, izvērtēt situāciju un dot mums padomu. Mēs lūdzam šo gudrību no augšienes, kuru mums pašiem nepiemīt.
Ja mans es ir manā dzīves centrā, tad es paskatos internetā, paskatos to, un balstoties uz savu vērtējumu, arī trešais punkts – pieņemam lēmumus. Ko nozīmē lūgt, lai Kristus pieņem lēmumus? Tas nozīmē, ka mēs uzticam, ka viņš šajā situācijā sūtīs palīdzību. Viņš dos šo palīdzību un jāatzīstās, kad es esmu saņēmis reizēm pat pārsteidzoši ātri. Tas notiek pārsteidzoši ātri. Tas nenozīmē, ka es vienmēr esmu tā paļāvies. Ja? Ir situācijas, kur es pats esmu mēģinājis šos risinājumus pieņemt un pieņemt lēmumus. Kādreiz bija tāda arī līdzība par... Tā pamatdoma bija, kad kāds autobraucējs uzņem ceļinieku savā automašīnā, un tagad tur uz ceļa pēkšņi ir avārija. 2 smagās automašīnas aizsprost to ceļu, un tas braucējs kliedz, es nesaprotu, ko darīt, un tad tas blakus sēdētājs saka, uztici man to stūri, un viņš tādā veidā kaut kā tā automašīna izvada, un apbrauc tās avarējušās smagās automašīnas, ka tas vadītājs pilnīgi ir pārsteigts, kā tur vispār tādā situācijā varēja kaut ko izdarīt. Un viņš viņam saka, paldies, tālāk es pats. Un atkal brauc, un pēkšņi tur kaut kāds meža zvērs izskrien priekšā, un tas blakusēdētājs atļauj man. Un viņš nesaprot, ko vairs darīt, un tas blakusēdētājs tur tā apbrauc to meža zvēru, un viņš saka, paldies, tālāk es pats. Jūs saprotat šo līdzību. Tur viņi vēl turpinās, ja? Tā ideja ir tāda, kad tad, kad ir liela krīze, tad Kristu nāc palīgā, bet principā es pats arī šo to zinu, saprotu un esmu iemācījies un apgūst. Par atbildību. Tas nenozīmē uzvelt atbildību kādam citam. Tas nozīmē, kad mēs šīs sekas uzticam arī Jēzum Kristu, mēs darām labāko, ko mēs saprotam šajā savienībā ar Dievu un uzticam Dievam arī šo turpmākos risinājumus. Tas noņem no mums šo atbildības slogu. Jo, ja mums ir šis atbildības sloks, es pieņemšu nepareizu lēmumu, es pateikšu kaut ko nepareizi, un mēs esam zem tāda spiediena. Ja mums ir šī savienība, tad mēs jūtam, ka viņš darbojas manī. Mēs jūtam, ka šī darbība, varbūt mēs paši to pat nejūtam, to vairāk citi cilvēki saredz. Ja es darbojos savā spēkā, tad es saprotu, ka man tas ir jāpaveic, man ir saraksts, tas man jāizdara, tas savādāk nevar. Dievs dod man spēku to padarīt. Ja viņš darbojas manī, tad tās lietas sakārtojās. Un viņas, neteiksim, ka pašas viņas no sevis izdarās vai padarās, bet mēs redzam šo starpību, kad patiešām man arī ir bijušas tādas pārsteiguma dienas, kad es sastādu šo sarakstu, kas man šodien noteikti būtu jāizdara. Un tad es paskatos pulkstenī un domāju, neiespējamā misija. Un tad es saku, kungs, tu redzi šīs lietas un tu zini, kuras ir svarīgākās. Un es lūdzu tavu žēlastību. Un ziniet, līdz pusdienas laikam saraksts ir, es izsvītroju tā parasti. Kas ir paveikts, to izsvītroju. Līdz pusdienas laikam jau ir izsvītrots, jā. Un tad ir kam tie lauri pienākās, ja uzvaras, gods un slava un pateicība ir vienmēr Kristum, ja mums ir šī savienība, mēs saprotam, ka mēs patiešām bez viņa neko nespējam, un kungs, tev tas gods, un tev tā pateicība, un tev tā slava. Un mēs nesakam vai neuzvedamies tā, kā kādreiz, es neesmu nekāds sporta fans, bet kādreiz redzu, kad iemet vārtus vai iesit vārtus, tā kaut kāda tādas, dažādas kaut kādas tur tās, vai tādas pat. Es esmu redzējis video, kad futbolists tā. Tas ir tā ārkārtīgi pārsteidzoši, jā. Lai cik tas nebūtu dīvaini, arī varbūt mums arī kaut kas, mēs varbūt negluži tās izpausmes ir tādas. Bet arī šīs pasaules valdnieks grib, lai mēs sakam, es to paveicu, man tas izdevās. Un šeit ir, gods un slava kungam, viņš to paveic, viņš to izdarīja.
Es domāju, ka jūs saprotat, tas ir vienkārši tā arī tāda līdzība, ja, kas, tāds tests, kas nedaudz palīdz saprast, jo tas mūsu visu laiku cīnās. Tāpēc es jums izstāstīju to līdzību par to autobraucēju, kad jā, paldies, tu izstūrēji cauri tai bīstamai situācijai, tālāk es pats tagad es pats. Bet, un tās līdzības noslēgumā bija, ka tas braucējs jau bija noguris no visiem šiem pārsteigumiem, un tad viņš jautāja šim vadītājam, bet varbūt, ka tu vispār to stūri uzticētu man tālāk. Un tā arī beidzās šī līdzība. Un tas ir mums katram jautājums. Varbūt mēs šo savu dzīves ceļu varam pilnībā uzticēt Jēzum. Mums ir piedzīvojumi, mums ir ticības cīņas bijušas un arī rezultāti un atbildētas lūkšanas. Un varbūt, ka mēs esam nonākuši pie tā, kad arī gaidāmo krīžu priekšā, kad vislabākā izvēle, ko mēs varam izdarīt šodien un katru mūsu dzīves dienu, uzticēt viņam visu. Dzīvot šādu dzīvi. Un šis arī būs tas noslēguma teksts, virsraksts, mēs esam viņa darbs. Jā, parasti ir arī CV, jeb kad aizpildu šo biogrāfisko savu anketu, tad tur ir arī sasniegumi minēti. Cilvēks saka, ko viņš ir sasniedzis, kāda apbalvojumi un tā tālāk un tā tālāk. Un šeit, runājot par kristietību, vēstule Efeziešiem 2. nodaļa, jo no žēlastības jūs esat pestīti, jeb glābti ticībā, un tas nav no jums, tā ir Dieva dāvana. Un šī žēlastības dāvana, mums vienmēr jāatcerās, ka žēlastības dāvana ir nepelnīta dāvana. Es nezinu, kā jums, bet es vienmēr atceros šīs es nevaru teikt, ka es visas atceros no savas arī bērnības, kad es biju neticīgs, kad es saņēmu žēlastību, bet dažas reizes man ir ļoti, ļoti spilgti iespiedušās atmiņā, kad es saņēmu nepelnītu žēlastības dāvanu. Kad es biju tur, es jums laikam stāstīju to, kad tur kāds cilvēks lika laivu mūsu teritorijā, un man nepatika, jo tā bija tāda man vieta, kur man patika spēlēties un atrasties un atpūsties, un viņš tur sāka likt savu laivu. Un es šo laivu sacaurumoju, ar naglu daudz caurums uztaisītajā laivā. un viņš mani noķēra, protams, jā, jo es tur atstāju zīmīt, мне нужен труп, я выбрал воздух, скорее встречи фантомас. Kā jau bērni, ziniet, latviešu valodā tas ir, man ir vajadzīgs līķis, es izvēlējos tevi uz drīz tikšanos. Un fantomas tas tāds iedomāts varonis bija. Un ziniet, ka tēvs to laivu saremontēja, viņš vienojās ar šo cilvēku, kas arī nebija viegli. Viņš vienojās, ka viņš viņu saremontēs. Un viņš viņu saremontēja, un tēvs nevienu pārmetumu vārdu man neizteica, nevienu. Un būtībā tos vārdus arī nevajadzēja. Es jau gaidīju, ka būs, tas tāds viens. Bet tāda notikuma ir daudz manā dzīvē bijuši, kad es esmu redzējis šo žēlastību, un ziniet, to nevar aizmirst. Bet vēl vairāk ir Kristus žēlastība, kad mēs padomājam par savu dzīvi, kā mēs esam dzīvojuši, kādi ir bijuši mūsu lēmumi, attiecības. Tad mēs saprotam, kad šī žēlastība pārspēja visu cilvēku žēlastību. Arī Jēkabs kādā brīdī Ēzavam teica, tava žēlastība ir tā kā Dieva žēlastība. Bet Dieva žēlastība ir daudz lielāka par cilvēku žēlastību. 9. pants saka, ne ar darbiem, lai neviens nelielītos. Mums nav ko piedāvāt, kā mēs lasījām arī grāmatā Ceļš pie Kristus. Jo mēs esam viņa darbs. Man patīk jaunais dzīvēs angļu tulkojums, mēs esam viņa meistara darbs. Arī šis tauriņš, tam kāpuram jau var nav nevainas, viņš var arī tīri smuks, kaut gan man tārpa nepatīk. bet tauriņš, tas ir Dieva meistardarbs, un viss tas process arī ir Dieva meistardarbs, ka mēs tagad redzējām, paldies Dainai, kad mēs varējām redzēt, es nekad nebiju redzējis šo procesu, kā tas notiek.
kad mēs redzam to tā tūplānā un palēlināt, mēs redzam, ka tas ir Dieva meistardarbs, bet cilvēks ir daudz lielāks Dieva meistardarbs. Un Jēzu Kristu mēs esam radīti, ja pārradīti labiem darbiem. Tātad mēs paši to nespējām, bet Dievs mūs pārrada. Un kā vēstulē 1. korintiešiem rakstīts ir, redzies visu daru jaunu. Mēs esam pārradīti labiem darbiem, kurus Dievs iepriekš sagatavojas, lai mēs tajos dzīvotu. Un šis ir tā ir tā robeža šķirtne, nevis, ka mēs kaut ko labu varam izdarīt, vai tas būtu no mums, ja kaut kas labs ir, tas ir no Dieva, jo Dievs mūs ir pārradījis un darījis spējīgi darīt kaut ko labu, kaut ko tādu, kas pagodina Dievu un kas var būt cilvēkiem par svētību, kurus Dievs iepriekš sagatavojas, lai mēs tajos dzīvotu, lai tā būtu mūsu dzīve, lai tas mums sagādātu gandarījumu, piepildījumu. Un kā jautāja kāds kolēģis, viņš joprojām man jautā, kad es viņu satieku, viņš saka, vai tu esi laimīgs? Kā jūs domājat, kā es viņam atbildu? Paldies Dievam, jā. Ar Dievu ir labi kopā. Un tā, draugi, vērtējot mūsu šīdienas situāciju, skatoties nākotnē, jā, notikumi var būt ārkārtīgi sarežģīti un būs ārkārtīgi sarežģīti. Notikumi var būt tik satricinoši un tik nomācoši, kad liela daļa cilvēku var iekrist mazdošībā, bezcerībā, bet tā saite ar dzīvo vīna koku, ar Jēzu Kristu, ir tā, kas mūs var izvest un izvedīs cauri visām grūtībām, visiem sarežģījumiem, visiem apdraudējumiem, visām krīzēm un ievedīs viņu valstībā. Jo no žēlastības mēs esam pestīti ticībā. Un tas nav no mums, tā ir Dieva dāvana. Un kā zīmogs tam visam virsū ir Kristus krusts, kas apliecina, ka viņš nevienu nepametīs un neatstās, kuru dēļ viņš ir atdevis savu dzīvību. Ja arī jūs ilgojaties pēc šādas savienības un nesaraujamas savienības ar Jēzu Kristu, tad sakiet skaļi Āmen. Āmen. Svētais un mūžīgais Tēvs debesīs, mūsu lielākā vajadzība ir Jēzus Kristus. Tu zini, kungs, mēs esam grēcīgi un vāji cilvēki, kas dzīvojam grēcīgā pasaulē, un tomēr, kungs, mēs ilgojamies katru dienu savus skatus celt uz augšu, uz debesīm, tur, kur Jēzus Kristus aizlūdz par mums tavu troņa priekšā. Mēs pateicamies, debes Tēvs, par šo neaptveramo upuru, kuru tu esi pienesis cilvēku glābšanai. Un palīdz, kungs, mums apzināties, ka mēs ik viens esam vainīgs pie Kristus nāves un ciešanām. Bet mēs pateicamies, kungs, par augšām celšanos, par Kristus augšām celšanos un par mūsu augšām celšanās cerību. Bet, lai varētu augšām celties mūžīgai dzīvībai, kungs, mums ir nepieciešama katru dienu šī garīgā augšām celšanās. Šī garīgā savienošanās ar dzīvo vīna koku Jēzu Kristu. Es pateicos, Tēvs, par šo līdzību, kas tik dzīvi attēlo mūsu vajadzību pēc Kristus. Tādēļ, kungs, mēs gribam lūgt, lai patiešām atverot savus acis katrā žēlastības rītā, mūsu pirmā doma ir pateicība un lūgšana nodot savu gribu tavās rokās. Un lūgt, lai notiek tavs prāts, lai svētais gars mūs piepilda. Dod mums domas, kas ir šķīstas, dod mums vārdus, kas ir svētīgi, dod mums staigāt ceļus, kas tevi pagodina un var arī liecināt par mūsu izvēli. Debes Tēvs, tu redzi arī visus šos notikumus pasaulē, kurus mēs nespējam ietekmēt, bet par kuriem mēs lūdzam, kungs, kamēr vēl ir žēlastības laiks, dāvini, kungs, žēlastību arī sludināt, liecināt, apliecināt, lai labā vēsts var izplatīties un lai patiesības vēsts var uzrunāt vēl daudzus cilvēkus. Tu zini, kungs, cik daudz cilvēku ir apmulsuši neziņā, bailēs, izmisumā. Un tādēļ, kungs, mēs lūdzam, dod arī mums žēlastību, būt kādam par ceļa rādītāju, par mierinātāju, par paraugu, kungs, kā tev uzticēties un kā staigāt ticībā. Bet, lai mēs to spētu, mēs lūdzam, lai Kristus mūs piepilda ar savu garu un palīdz mums, kungs, katru dienu vadīt tā, lai tā mūs tuvinātu mūžībai
un arī varētu būt par svētību un liecību citiem. Debes Tēvs, pagodini sevi pie saviem bērniem un pagodini savu draudzi arī šajā vietā, kur tu to esi nolicis. Lai tā ir par liecību, par gaismu un par svētību. Mēs lūdzam, Kungs, tavu žēlastību. Tas Kungs, lai tevi svētī un lai tevi pasargā. Tas Kungs, lai apgaismo savu vaigu pār tevi un lai ir tev žēlīgs. Tas Kungs, lai paceļ savu vaigu uz tevi un dod tev savu mieru. Kunga Jēzus Kristus visvarenajā vārdā. Amen.